Labrīt, dārgie aģenti, sadarbības partneri, kolēģi, draugi. Prieks jūs visus uzrunāt šorīt šeit, šajā saulainajā, patīkamajā dienā. Laiks mūs nelutina, tāpēc tik tiešām lieliska iespēja ceļot gan pašiem, gan arī jūsu dārgiem turistiem, klientiem. Nesen atgriezos pats no Albānijas infotūres, svaigiem iespaidiem par šo galamērķi. Teikšu godīgi, galamērķis mani pārsteidza. Braucot infotūrē, es biju sagatavojies jebkam. Ir ļoti daudz stereotipu par Albāniju. Tik tiešām arī man tai skaitā, ka tur ir netīri, zog un viss ir slikti. Daļa no tām atbilst patiesībai, teikšu godīgi, bet daļa ir atklāti maldinošas. Un tad šodien mazliet vairāk pastāstīšu par šo galamērķi, un mans fokus īstenībā būs ne tik dikti uz viesnīcām, bet kā pārdot šo galamērķi. Tas ir pirmām kārtām, un otrām kārtām uz šī galamērķa priekšrocībām salīdzinot varbūt ar citiem galamērķiem. Jums, protams, pats svarīgākais ir mācīt pārdot šo galamērķi. Tātad īsumā par šo galamērķi. Šis galamērķis pārsteidza tik tiešām arī mani ar savām pludmalēm. Sevišķi Dures pludmale, tas ir, es pēc tam vēlāk kartē parādīšu, tas ir, tā kā mums ir principā Rīgas līcis, tā arī viņiem ir Dures līcis, kurorta pilsēta ar ļoti lielu garu pludmales zonu. Nu, lūk, tātad tur attiecīgi šī pludmale ir lēzana, sekla, ideāli piemērota ar maziem bērniem. Ieeja jūrā ir principā līdzīga kā pie mums, kad tu ej un nevar sagaidīt, kad tu beidzot varēsi sasniegt dziļumu. Tā arī tur. Smiltis ir netik smalkas kā pie mums majoros un dzinteros, bet diezgan smalks, lai būtu patīkami gan maziem bērniem, gan arī pārējiem atpūtas cienītājiem. Līdz ar to šis galamērķis viennozīmīgi ir jāpozicionē kā divām fokus grupām. Pirmā būtu tā, kurā vēlās pludmales atpūtu, jo tik tiešām pludmale tur ir skaista. Viņa ir ūdens, tur ir silts, jau šobrīd bija silts ūdens, bet tā, kad ir sekls, tad tieši Dures pusē tas ūdens būs siltāks. Ja mēs virzīsimies tālāk uz ziemeļiem, uz pasakainām Maldīvu pludmalēm saucamajām, tad tur jau ūdens būs stipri vēsāks, jo tur sākās arī ātrāk dziļie ūdeņi. Tātad tur būs jau silts ūdens principā pavasara beigās. Tātad pludmales, tas ir viens faktors. Otrs faktors, otra fokus grupa, tā būtu cilvēki, jaunieši vai entuziasti, kas vēlas attiecīgi izzināt kaut ko jaunu, jo arī šī valsts piedāvā dažādas iespējas, kur paceļot, gan ar auto. Vēlāk pievērsīšos kurortam, un tur ir iespēja gan doties gan uz Korfu salu pāri, tikai 40 minūšu braucienā ar prāmi, vai arī kalnos. Tur ir skaista rīviera, tik tiešām pasakaini. Tātad vēl mazliet par šo galamērķi kā tādu, ar ko viņš pārsteidza. Pārsteidza, protams, teikšu atklāt arī mazliet ar savu netīrību, ar atkritumiem, bet tas ir, kā mēs ir jābūt gataviem. Tā ir pavisam cita kultūra. Kā pludmalēs viņiem nav, piemēram, atkritumu novietnes, kur izmest atkritumus. Līdz ar to lielākā daļa turisti vienkārši atkritumus saliek pie saviem saules stargiem vienā čupiņā. Vakarā attiecīgi tad visu to novāc jau apkalpojošais personāls. Pludmales viņiem, principā, visur ir publiskās. Tas nozīmē, ka jums nav, principā, jāuztraucās, ka viesnīca ir 2., 3. līnijā, un kad jūs varētu nedabūt vietu pludmalē. Bet viņiem, attiecīgi, pludmalē ir jāmaksā par saules sargiem. Bet arī ne visās pilsētās. Duresā neviens jums īsti
nejautās, bet, ja mēs dosimies tālāk uz ziemeļiem, uz Samilu pilsētu, tad tur var būt cenas pat par saulesargu sezonā 20–50 eiro. Tas ir privātajās pludmalēs. Tas ir par saulesargu, un zem saulesargu jūs varat likt tātad divas saules gultas, atpūtas krēslus. Lūk tātad, par mazliet tīrību, tas ir viens, kam jābūt gatavam, bet kopsumā kurorti ir sakopti, bet šur tur tos atkritums, protams, var redzēt, kad arī, ja aizbrauktu uz kaut kādām centrālām pilsētām, tad viņas, būtu attiecīgi jau neatbilstoši mūsu standartiem. Bet, jebkurā gadījumā, galamērķis ir skaists, pasakains, ir jāmāk viņu pārdot. Lūk, tad iešu mazliet tālāk jau par slaidiem un iepazīstināšu jūs jau tālāk. Vēl dažs nianses. Albānija nav Eiropas Savienības valsts, kā jūs zināt, līdz ar to jums papildus jānopērk droši vien internets. To var izdarīt gan ar eSIM kartēm, vai arī priekšlaicīgi, vai arī tur uz vietas. Cenas kopsumā pašās kurortos ir ļoti lētas salīdzinoši. Daudz lētāks kā Latvijā un vēl daudz lētāk kā blakus Melnkalnē. Līdz ar to, ja Melnkalnē likās samērā dārgs galamērķis, vismaz man personīgi es salīdzināju ar Latviju ar cenām restorānos, tad Albānijā ir pretēji. Kā piemērs, 5–6 eiro maksā kaut kur vasaras kafejnīcā otrais ēdiens, kas stipri lētāk kā Latvijā. Tas pats arī vai prosecco glāze vai citas uzkodas ir stipri lētas. Tāpēc šajā galamērķī ir ļoti maz all-inclusive koncepta viesnīca, tāpēc, ka promenāde ir pilna, jebkur ir ar dažādām mazākām kafejnīcām, kurā jums arī gribēsies pavakariņot. Tāpēc šis ir arī jums jāmāk norādīt turistiem, jo nav jābaidās, ka tur nav all-inclusive ēdināšanas tips. Tas ir viens. Otrs vēl, aizmirst pastāstīt mazliet par drošību, kā tāda Albānijā. Mums bija arī tāda iekšēja stereotipa, ka Albānija nav drošs galamērķis, bet tieši pretēji. Gan gidi, gan vietējie cilvēki lika mainīt domas. Tur nav pieņemts zakt, zog tikai iebraucēji, kas ir turisma sezonas karstākajā punktā. Un, protams, Romu tautības cilvēki arī tur ir. Redzējām čigānu cilvēkus diezgan maz, bet arī jābūt gatavam uz to, kad var sēdēt ar mazu bērnu kaut kur, ubagot kādā stūrītī. Tā ir, diemžēl, realitāte. Bet kopsumā tur ir droši, nav jābaidās, ka telefons maksas, piemēram, uz sekundi atstāts, ka viņš tur vairāk nebūs. Tas, ko mums norādīja, ka tieši pretēji, ja tu atstāsi telefonu un maku tur, tad viņš tur arī būs nākamajā dienā. Es personīgi nemēģināju eksperimentēt ar šo, bet jebkurā gadījumā man arī bija drošības sajūta. Arī pārējiem aģentiem, kas bija infotūrē, arī kas staigā gan pa pilsētu, iepazina, gāja uz restorāniem, bija tiešām drošības sajūta. Tāpēc droši var teiksim turistiem, tur ir droši. Lūk, aizpļāpājos. Tā ir, kad ar svaigiem iespējiem pēc infotūras atgriezies. Tātad, kā es minēju, kāpēc jādodās uz Albāniju, tās ir pasakainas pludmales. Tur Albānija arī ir slavena ar savu antīko vēsturi, kur ir krustojušies vairākas civilizācijas, līdz ar to tur ir iespēja aplūkot gan grieķu kultūras mantojumu, gan arī no Bizantijas impērijas un tāds mikslis kultūras. Līdz ar to jūs varat aplūkot gan dažāda veida arhitektūras pieminekļus.
Un tie turisti, kur vēlas ar mašīnu, ar auto kaut kur attiecīgi doties, tad tas ir ideāls arī galamērķis. Mazliet es pievērsīšos ģeogrāfijai kā tādai, jo man parasti ir pašam svarīgi izprast, kur, protams, ceru, ka jūs visi zinat no galvas, Albānijas piekrasti, bet tātad mēs attiecīgi piezemējamies Tirānā. Tirāna ir tātad galvaspilsēta. No Tirānas vistuvākais kurorts, kā jūs redziet kartē, tā ir Durasa. Līdz Durasai jābrauc ir kaut kur 40 minūtes. Ceļš samērā nelīdzens, bet diezgan ātri jūs esat Durasas kurortā. Tātad tas ir tuvākais attiecīgi galvaspilsētai. Tātad, kā minēt, tas ir tuvākais un arī tāds priekš pludmales atpūtas piemērotākais kurorts. Nākamais kurorts, kurā jau mums ir pārstāvētas viesnīcas vairāk, ja mēs skatāmies uz leju, tā ir Vlora. Atgriezīšos vēlreiz pie Durasas augšpusītē, jā. Tātad, kā es minēju, prezentācijas sākumā, tas tāds liels līdz, tur tiešām ir ļoti daudz viesnīcu. Slavenākā pludmale viņiem saucās Peļāša. Tātad tur ir, pārsvarā atrodās ļoti lielākā daļa viesnīcu. Pa pludmali pašu kā tādu viņu nevar, kā pie mums pieņems Rīgas līcī, no viena gala sāc staigāt uz otru beidz, jo pa vidu varbūt arī kaut kādi nožogojumi, kas tās tur ir dalītas principā tāds tā kā kurortu zonējumi, sauksim viņus tā. Pats arī, mēs paši arī bijām pie vienas viesnīcas, skaista pludmale, pasakaini skati, bet, izlemjot no rīta paskriet uz vienu pusi, uz kaut kādiem, 20 minūtēm atapos pretī žogam un nepavisam skaistām skatām, kas drīzāk atgādināja geto stila pasākumu. Līdz ar to jums ir arī jābūt gataviem kontrastiem. Ir skaisti, tīrs, visa kārtībā, bet kaut kur kādā brīdī varbūt arī viss pavisam savādāk. Līdz ar to jābūt ar šo galamērķi tādam open mind. Bet cenas labas, pludmales pasakainas, tāpēc viennozīmīgi jums ir iespēja arī visiem turistiem piegādāt šo galamērķi. Atgriežoties pie kartes, tā bija Duras augšpusē, lejā jau mums ir Vlora. Nākamais lielais kurorts. Pēc Vloras sākās principā uzreiz arī pasakainie kalni, serpentīna ceļi. Ir divi veidi principā iespējas, kā nokļūt līdz nākamai pilsētai Sarandai. Tātad tas ir gan pa serpentīnu ceļu, gan apkārt pa ātrgaitas šoseju. Vairums turisti izvēlās ātrgaitas šoseju. Tas ir ātrāks ceļš, bet, ja jūs dosieties pa serpentīnu ceļu, protams, tas ir pasakains, skats, kraujas bet šo ceļu jau pārsvarā izvēlās tie, kas attiecīgi ceļo ar auto. Tātad, ja jūsu turists vēlās tīri vēlās pludmales atpūtu, tad viennozīmīgi es rekomendēju Durasu. Ja attiecīgi viņš jau vēlās iepazīt kaut ko vairāk uzzināt, tad es rekomendēju Sarandu kurortu un Ksamilu kurortu, kas Ksamilu tur ir attiecīgi tās baltās smiltis un pasakainas pludmalītes, mazas tādas butīka stila, bet par tām jau mazliet tālāk. Tātad, 5 no ekskursijām, kurām pievērsīšos mazliet vēlāk, tas ir Zabluai, Butrintas nacionālais parks, Beretas pilsēta
Un tad ir interesants tāds galamērķis kalnos, tiešām pasakains no šiem, ko mēs rekomendējam. Mans mīļākais bija tieši šī Akmens pilsēta. Viņa atrodas kalnos, autentiska, mazas ieliņas, pasakainas, kaut kas tiešām tāds autentisks. Jā, īstumā par JoinUp, tātad, kā jūs zināt, mēs vienīgi attiecīgi piedāvājam šo galamērķi. Mums ir spēcīgs samērā partners uz vietas. Papildus mums ir, protams, kā jūs ziniet, ir gids Gabatā, kurš attiecīgi var piedāvāt atbalstu turistiem uz vietas. Pieskaršos mazliet vienai tēmai pie šī slaida. Kā jūs ziniet, mums sistēmā ir Albānijai agrā ir early check-in un late check-out. Es ļoti rekomendēju standartā uzreiz piedāvāt turistiem iespēju piedāvāt pašu piedāvājumu likt ar early check-inu. Jā, tas ir mazliet dārgāk, bet tas būs attiecīgi jums mazāk problēmas, jo kā jūs ziniet, mēs ielidojam naktī un attiecīgi jūsu turisti būs uz vietas viesnīcā, principā nakts vidū ap 4. Protams, ir atkarīgs, kurš reģions ir izvēlēts, bet ja tas ir Duresa, tad jā, tas būs 4. Ja tas būs attiecīgi tālāk Ksamil reģions, līdz kuram ir jābrauc aptuveni kaut kāds 4 stundas, tad jā, tad tā ir rīta pusē jau. Un tad jau nav tas tik traģiski, bet tie, kuri atpūšās turisti Duresa pilsētā, lūdzu obligāti piedāvāt tikai ar early check-in. Un jūs iedomājaties, paši turists atbrauc 4:00, ko viņš tālāk darīs. Bet, ja viņš attiecīgi jau dabū numuriņu, es teiktu ļoti labs variants. Kāpēc? Jo jūsu turisti var doties jau atpūtā, saņēmis numuriņu, nākamā dienā 10, 11 pamostās un ir gatavs sākt savu kurorta atpūtu. Tātad sistēmā mums jebkurai viesnīcai ir kreisajā pusītē ir early check-in un late check-out. Ja jums kādā brīdī ir kaut kāds neskaidrības, droši zvaniet, rakstiet vai no man, vai no manai kolēģei Darjai vai rezervācijas departamentam tieši par šīm niansēm. Tas ir ļoti būtiski. Jā, tātad viena no priekšrocībām, protams, arī ir salīdzinoši tuvais attālums. Tas ir aptuveni 3 stundas lidojums. Lidojamies no visām 3 galvaspilsētām Baltijas, tāpēc esiet droši fleksibli, varat piedāvāt piedāvājumus arī no Tallinas un Viņas. Jā, tas, ka mūsu viesnīcas, kuras mēs rekomendējam, tas ir viennozīmīgi Fafa Beach hotels. Īsumā Fafa vispār ir pazīstams un atpazīstams brands, kuram ir vairākas viesnīcas pa visu Albāniju. Līdz ar to, ja jūs redziet kaut kur Fafa, es domāju, jūs jau lielākā daļa zina šīs viesnīcas un arī esat dzirdējuši par viņām. Tātad, jā, šis ir brands, kas piedāvā arī all-inclusive konceptu. Protams, arī ir iespēja iegādāties citu veidu konceptus. Tātad šī ir tā kā garantijas zīme. Viesnīcām konkrētāk pievērsīšos šīm mazliet vēlāk. Bet, ja jums ir prasīgāki turisti, var piedāvāt šo, kā arī Royal G Hotel, arī spā viesnīca, kuru mēs arī bijām blakus, ir vienādā kvalitātē ar Fafa viesnīcām. Kā arī Onufrī un Hotel Martines. Mazliet par viesnīcām jums arī kopsumā nav jābaidās piedāvāt 2. līnijā viesnīcas, pat varbūt 3. Tas varbūt 4 zvaigžņu viesnīcas, tik tiešām ar bed and breakfast tipu, jo jūs turisti tāpat tās dosies uz pludmali, viņi dosies staigās maltītes, ieturēs visdrīzākais pludmalē kādā no kafejnīcām. Un tāpēc nav obligāti jābūt 1. līnijā. Tās viesnīcas, ko mēs redzējām, arī 4 zvaigžņu viesnīcas kopsumā bija visas ļoti tīras.
par tīrību vispār nebija nekur, nevienā viesnīcā, kur īpaši piesieties. Tik tiešām tas arī pārsteidza. Tas bija likās iekšējais pēc stereotipu Latīts, ka būs savādāk. Nē, viesnīca ir tīras. Un, jā, protams, kāda varbūt arī netik jauni numuriņi, bet kopsumā viesnīcas ir būvētas lielākā daļa kaut kādi 20-30 gadi atpakaļ, un ārpus izskatās daudzas pat diezgan necili. Bet iekšpusē viņas ir renovētas, numuriņi ir renovēti, un arī lobijas ir renovēts, līdz ar to, jā, labs produkts, es pat teiktu. Jā, tālāk vēlreiz pieskāršos galamērķiem, kas turismu objektiem, kurus obligāti vajadzētu redzēt Albānijā. Tātad, šī ir, kā es minēju, pilsētiņa kalnos, tā ir vēsturiska pilsētiņa, jā, bet viņa atrodas dienvidos, un viņa ir tāda unikāla osmaņu arhitektūra. Tā ir iekļauta arī UNESCO pasaules mantojuma sarakstā kā viena no vissaglabātākajām osmaņu pilsētām Balkānos. Viņi atrodas kalnos, pasakaini skati, šauras ieliņas, bruģētas un akmens mājas, kas bija mums arī tāds pārsteigums. Viņam jumti ir no tādām akmens plāksnītēm. Ļoti rekomendēju, ja dodāties ar auto, šo pilsētiņu, vai arī, protams, izmantojot kādu no mūsu piedāvātajām ekskursijām. Jā, nākamā pilsētiņa ir Bereta. Par šo pilsētiņu mums neizdevās pašiem aplūkot, bet tā ir viena no senākajām pilsētām Albānijā. Tā atrodas arī valsts centrālajā daļā pie Osumas upes. Tā ir pazīstama kā 1000 logu pilsēta. Jūs redziet, ir ļoti daudz logi, un pateicoties savām raksturīgajām osmaņu laika mājām ar daudziem logiem, viņi arī ir iekļauta UNESCO mantojumā. Nākamais interesantais apskates objekts ir Lake Skadar. Šis jau attiecīgi galamērķis atrodas vairāk uz dienvidiem. Ja jūs dosieties uz Ksamilu pilsētu, tad šis galamērķis būs kā reizi jums. Šeit atrodas dažādas mīdiju audzētavas, jūras velšu, kā arī iespēja arī nodoties makšķerēšanai. Vēl kas šis ezers ir pazīstams ar savu flamingo populāciju. Mums gids mēģināja parādīt šos skaistos putnu barus, bet mums nesanāca viņus aplūkot. Ceru, ka jums vai jūsu turistiem tik tiešām izdosies redzēt flamingo dabā. Ir tāda milzīga ekosistēma un svarīga arī priekš visas Eiropas mērogā. Vēl viens pilsētiņa ir Kruja. Tas ir tāda vēsturiska pilsēta Albānijā, kas atrodas arī kalnos, netālu no galvaspilsētas Tiranas. Šeit Albānijā līdzīgi arī kā Grieķijai viscaur vijās vēstures fakti. Te, piemēram, šī pilsētiņa pazīstama dēļ viņa Albānijas nacionālā varoņa Skabenberga, tā ir dzimtā viņa pilsēta, šī varoņa, kurš palīdzēja viņiem, Albāņiem, tikt vaļā no osmaņu gūsta. Bet Skabenberga īstais vārds ir Giorgio Kastrioti, un līdz ar to jūs daudz redzēsiet arī Kastrati, gan viesnīcas, gan benzīna tankus, viņam tas ir populārs brands, un tautai valstī ļoti nozīmīgs varonis. Nākamā pilsētiņa, principā tāds tā kā ansambls ir Butriņas.
Tā ir sena arheoloģiska pilsēta Albānijas dienvidos, netālu no Grieķijas robežas un Jonijas jūras. Tā. Vai cik es saprotu, vai mani dzird šobrīd? Kāds bija komentārs, ka nedzird? Ok, viss es dzirdu. Labi. Varbūt skaļāk jārunā. Jā, tad paldies par atbildēm. Pietiek, dzirdu, saprotu. Lūk, tātad Butrīna, tas ir tā kā komplekss, un attiecīgi šeit šo kompleksu var aplūkot pat visu dienu. Tur ir daudz vēsturiski artefakti, pieminekļi. Tā ir arī iekļauta UNESCO pasaules mantojumā. Jā, tik tiešām, diemžēl man pašam nesanāca apmeklēt, bet ceru, ka jums būs tāda iespēja. Lūk, tālāk. Vēl viens tāds interesants objekts ir The Blue Eye. Tik tiešām, vai jūs redzat, ūdens krāsas ir neatkārtojamas, spilgtas, brīnišķīgas. Tas ir dabīgs avots Albānijas dienvidos, netālu no Sarandes un Girokastras. Tas avots ir slavens ar kristāli dzidro, dziļi zilo ūdeni, kas tiešām izskatās kā atzīlīte, un līdz ar to šeit arī ir šis nosaukums The Blue Eye. Peldēties tur ir aizliegts, bet, protams, apmeklēt šo turismu objektu attiecīgi, jā, ir iesakām. Viņš ir aptuveni 50 metrus dziļš, tā, lai jūs saprastu tiešām šo dabas fenomenu veidojumu. Jā, Korfu sala ir tik tiešām, kā es ja kartē redzējāt, atrodas ļoti tuvu Ksamielu kurortam. Ar prāmi tās ir tikai aptuveni 40 minūtes, līdz stundai. Un izmaksas ir 30 eiro. Tātad, ja jūsu turisti vēlas pa salu ceļot, tad es iesaku attiecīgi Sarandē kurortu, un pēc tam var doties zemāk uz Ksamielu pilsētiņu, kur ir tās pasakainās pludmales, un pēc tam kaut kādā arī apmeklēt Korfu pilsētu. Līdz ar to ir iespēja gan cilvēkiem, kur vēlas kaut ko vairāk izzināt, paceļot, kā arī, protams, pludmales atpūtas cienītājiem. Vidusjūras ēdieni, protams, šeit ir ļoti liela ietekme no Grieķijas kultūras, kā arī no Osmaņu laika. Līdz ar to viņiem principā tāds tā kā apvienojums gan grieķu virtuvi, gan arī turku, jo ir saldumi visi atkal vairāk austrumu un attiecīgi kaut kādi sieri un citas delikateses vairāk jau būs attiecīgi vidusjūras garšās. Jā, vēlreiz tātad karte. Kā es minēju, augšā mums ir Durasa, kur mēs tuvākais kurorts, tālāk ir Vlora, Saranda un Ksamiel. Par Sarandu būs atsevišķs stāsts, bet kopsumā tātad, ja jūsu turisti vēlas vairāk nakts dzīvi, vēlas vairāk tādu dinamiskāku atpūtu, tad Saranda būs pati piemērotākā. Tur ir tiešām ļoti skaista promenāde ar ļoti daudzām kafejnīcām, arī pasakains skats uz kalniem, panorāma un arī panorāmas rats tur ir. To Saranda būs viennozīmīgi tas, ja jūs turisti vēlas vairāk tādu naktsdzīvi, ja viņiem neinteresē tikai un vienīgi pludmales atpūta. Līdz Sarandai būs aptuveni tās kaut kādas, no Dureses tās būs 3,5 stundas, no visas lidostas tātad 4 stundas. Reķiniet, tas ir aptuveni kā no Turcijā līdz Alānijai transfers. Tātad, jā, es iesaku Sarandu, man Saranda tiešām ļoti iepatikās kā pilsētiņa.
Jā, un zemāk pašā apakšā jau ir attiecīgi Ksamila ar pasakāniem baltajām pludmalēm, un tur blakus ir Korfu. Tātad, jā, gabals ir, bet tas ir viennozīmīgi tā vērts, jo šeit ir attiecīgi starp Vloru un Sarandu ir attiecīgi viss tā rivjēra, skaistie skati, kalni, un tas tā vērts, jā. Tātad, jā, par pašu Dures es jau jums sāku vairākas reizes jau minēju. Viņas priekšrocības, kā jūs redzēt arī bildēs, tur tik tiešām tā ļoti plaša pludmale. Plaša un lēzena ieeja un silts ūdens un arī ar promenādi tādu gājēju aizmugurē, bet viņa nav tik izteikta tā promenāde kā Sarandas pilsētiņā. Seaside Hotel. Šajā viesnīcā paši mēs bijām apmetušies. Viņa mums arī ir viena diezgan tāda pieprastīta viesnīca. Jā, bieži vien uz topu. Es viņu rekomendēju paši. Mēs ar Infotūras dalībniekiem arī šajā viesnīciņā bijām palikuši pa nakti. Jā, no izstāsts principā, kad no ārpus nekas īpaši, bet visi numuriņi ir renovēti, viņiem ir tātad pirmā līnija, skats ir uz jūru, skats ir vai no Seaside, kur uz jūru, vai arī attiecīgi uz iekšpakalnu. Standarti principā visi būs attiecīgi uz jūru, ar skatu uz jūru. Šeit laba ēdināšana, arī mums tā skaitā bija BB tipa ēdināšana un tik tiešām rekomendēju. Bet viena nianse par šo viesnīcu un arī par citām mazām viesnīcām, kas var gadīties. Turisti ielido naktī un tātad recepcijā var nebūt cilvēks. Jūs turisti atnāk, var nebūt. Varbūt var būt zīmīte nolita ar atslēgu, turista vārdu uzvārdu, un tad jūs turisti paņem paši attiecīgi atslēgas un dodās uz numuriņu. Arī šai viesnīcai lobijs ir diezgan mazs, ir 2 krēsli, tāpēc vēlreiz atgādinu, ko jūs turisti darīs, ja jūs nebūsiet piedāvājuši to early check-inu. Viņi būs nelaimīgi un pludmalē gulēt diezai viņiem būs vēlmi tās pārstundas. Kas zina, jā. Hotel Martīnes arī 4 zvaigžņu viesnīca, arī ar baseinu, piedāvā all-inclusive tipu. Šī neatrodās attiecīgi pirmā līnijā. Te arī ir tā nianse, ļoti daudz viesnīcas, kuras atrodās 2., 3. līnijā vai vēl tālāk. Viņas, protams, piedāvā all-inclusive konceptu ēdināšanu, jo viņām kaut kā attiecīgi šie turisti ir jāpaņem, teiksim tā. Bet viesnīcas, kuras ir pirmajā līnijā, kā iepriekš Seaside Hotel, viņām nav tāda nepieciešamība un arī paši turisti maz prasa all-inclusive konceptu, jo viņi labprātāk dodās uz pludmales kafejnīcām vai uz citiem restorāniem. Bet jā, šī ir 4 viesnīcas, ko jūs arī droši varat piedāvāt. Amara Hotel and Spa. Šī viesnīca atrodas 30 kilometrus no lidostas, piedāvā arī all-inclusive konceptu. Bija nesen arī renovācija, viņa ir priekš pāriem. Vispār Albānijā viesnīcas mēs, principā, ir bez akvaparkiem. Līdz ar to, ja jums ir ģimenes, kas vēlās tik tiešām vairāk atpūt ar akvaparkiem, tad mēs paši zinām, jūs lieliski, ka tā ir attiecīgi Turcija vai vasarā Ēģipte arī ar join-upu, bet, ja tā ir pludmales atpūta, tad bērniem būs ideāli piemērota. Tālāk viena no tādām populārām viesnīcām ir Adriatica Hotels Premium Collection 5 zvaigžņu viesnīca. Paši šo viesnīcu šajā viesnīcā nebijām.
Bet, cik mums arī stāsta uzņemošā puse, tad arī viņam ir diezgan pieprasīta viesnīca. Šeit ir attiecīgi mazs laukumiņš bērniem, numuriņi ir pasakaini, tādi interesanti noformēti. Šajā viesnīcā arī daudzi šo viesnīcu izmanto arī kā pasākumiem, un tā skaitā arī kaut kādiem pat saviem kādiem tiek rīkotas pat kāzas. Nākamā ir ESAU 3 zvaigžņu viesnīca. Šo es drīzāk vairāk rekomendētu kā kaut kādu pieturu punkta viesnīciņu. Ja jūs vēlaties tālāk doties ar auto, jūs turisti, tad šis ir kā labs tāds variants. Jā, tā tad arī 200 metri līdz jūrai viņi atrodas otrajā līnijā un piedāvā BB un HB. Jā, pēc numuriņu tik tiešām jauka. Neskatoties to, ka tā ir 3 zvaigžņu viesnīca, līdz ar to Albānijas viesnīcas, protams, rekomendē arī paskatīties atsauksmes reitingus, bet nav jābaidās ne no 3, ne no 4 zvaigžņu viesnīcām. Jā, tas nebūs kā Turcijā vai Eģiptē. Tiešām tas līmenis ir lielāks. Jā, redzat, plaša pludmale un varat redzēt arī viesnīcu no ārpuses. No ārpuses viņi tiešām ir būsim atklāti necila, bet numuriņi ir skaisti. Skats ir pasakains, līdz ar to tam tik tiešām nevajag pievērst uzmanību, kā viesnīca izskatās no ārpus, jo viņas visi izstāsta principā kā drīzāk kaut kādi dzīvokļu kompleksi. Royal G Deluxe. Šī viesnīca ir diezgan populāra, arī līdzīga principā Fafa viesnīcām. Paši arī viņā atpūtāmies, viņai ir ļoti skaisti numuriņi, viņiem ir baseini, atpūtas zonas arī pludmalē, tādas boho stilā, teiksim, pat tās kafejnīcas, kas tagad populāri visur. Šo viesnīcu droši varat piedāvāt saviem turistiem. Viņi atrodas tieši blakus Fafa viesnīcai tieši. Tā, kad viena zona un ir otra zona. Lokācija ļoti laba. Šeit var redzēt arī no kopskatā to viesnīcu. Lūk. Tā. Nākamā ir Albanian Star Hotel. Arī ļoti plata atpūtas zona uz pludmalē. Līdz ar to šeit arī varētu būt papildus samaksa high seasonā par, kā es minēju, par lietus sardziņiem. Kā redzat, viņi ir sadalīti arī uz pretī viesnīcām. Bet šeit tā samaksa nebūs liela, kaut kādi aptuveni 5 līdz 10 eiro par saules sargu. Šī viesnīca arī ir savu baseinu, numuriņi nebija tā pirmā svaiguma, bet arī viss bija sakots, ties, un droši var piedāvāt šo viesnīcu arī saviem turistiem. Leonardo 3 zvaigznes, arī samērā populāra viesnīca, un nevajag arī baidīties no 3 zvaigznēm. Ar baseinu atrodas gandrīz pie pašas jūras. Ēdināšana vispārīgi Albānijā, es teiktu, ir diezgan labā līmenī. Ēdienu izvēle nav liela. Tiešām tā nebūs tā kā Turcijā. To arī uz turistiem ir jānorāda. Tas pats arī vakariņās.
vai no rīta. Arī, ja ir all-inclusive koncepts, viņš nebūs līdzīgi kā Turcijā. Viņi diezgan skatās. Arī, piemēram, ja jūs vairāk diezgan būsiet tendēts, jūsu turisti būs tendēti uz alkoholu lietošanu, vienā brīdī viņi arī var pateikt, stop, pietiek, jums all-inclusive koncepts beidzās. Jā, jo tā ir realitāte. Onfree, 3 zvaigžņu viesnīca, ļoti skaista, neskatoties, ka 3 zvaigznes, tāpēc, jā, kad droši, kad jūs meklējat viesnīcas, lieciet arī ķeksīši pie 3 un 4 zvaigznēm. Bet kāpēc viņai 3 zvaigznes? Arī šo viesnīcu apmeklējām, viņa atrodas, sanāk pat, 4., 5., 6. līnija līdz Pludmalei, bet tur arī viņi nodrošina shuttle pakalpojumus līdz, tas ir ik pēc, man liekas, 15 vai 20 minūtēm arī kursē tātad transfers uz jūru. Un nav jābaidās arī šai viesnīcas turistiem, nav jābaidās par palikšanu, vietas dabūšanu Pludmalē, jo, kā es minēju, Pludmales ir publiskās šeit. Tātad vienīgais, kas var būt, papildus pakalpojums ir par saules gultu. Tie kaut kādi 5-10 eiro, atkarīgs no sezonas un no noslogojuma, jo viņi arī, protams, skatās. Tātad, lūk, tas jums turistiem ir jānorāda. Viena no populārākajām tik tiešām viesnīcām, tā ir Fafa Beach Hotel. Fafa viesnīca ir principā vienīgā arī viesnīca, kurā ir akvaparks liels salīdzinoši priekš bērniem. Tas būtu optimālākais un vienīgais arī tāds piedāvājums, bet tas būs Fafa akvaparks. Tātad, lūk, šī atrodas arī 1. līnijā. Fafa viesnīca, viņas ir 2 viesnīcas blakus, principā 2 atsevišķi tā kā bloki. Fafa Holiday un Fafa Beach. 1. līnija, labs servis, laba ēdināšana. Principā te ir tīri cenas jautājums. Bet tā tiešām augstas klases viesnīcas, jā, diemžēl viņas bieži vien ir uz topsēlu. Dēļ tā, ka ļoti daudz turisti vēlas viņās palikt pa nakti tieši dēļ augstā servisa. Tālāk interesanta viesnīca ir Henry Resort and Spa. Šo arī viesnīcu rekomendējam. Viņi atrodas 41 arī kilometri no lidostas. Tā nav 1. līnija, bet, kā es norādu iepriekš, attiecīgi, ja nav 1. līnija, kas mums parādās? Mums parādās all-inclusive uzreiz koncepts, jo viesnīcai kaut kā turistus pie sevis jānotur. Līdz ar to arī viesnīcām parādās arī baseini, kas citām viesnīcām 1. līnijā nevar būt. Jo viņām ir teritorija mazāk, bet viņām arī ir izeja uzreiz uz jūru. Majestetika 4 zvaigžņu viesnīca, arī diezgan populāra viesnīca, atrodas 1. līnijā, diezgan tuvu lidostai. Redzat, pasakāņas skats tik tiešām no numuriņa. Un šeit atkal, kas ir tāds uzreiz tips ēdināšanas BB, tātad bed and breakfast. Tieši tāpēc, ka ir jūra, ir kafejnīcas, un tātad, ja tālāk no jūras tātad parādās all-inclusive pie jūras, BV, bet, izņemot atsevišķas kāds piežinās viesnīcas, kā piemēram Fafa un Royal G. Lora. Tātad Lora, ja atceraties, kartē jau bija stipri zemāk uz dienvidiem. Principā viņa ir pusceļā uz Sarandē viesnīcu. Lora arī ir publiskās Pludmales,
un tieši tas pats turistiem nav jābaidās palikt šeit. Šeit arī priekšrocība ir tāda, ka kad ir silts ūdens, jo arī vēl samērā lēzena ieeja. Jau skaisti skati parādās arī, ja arī nav numuriņš ar skatu uz jūru, bet jau parādās uz kalniem. Principā, var teikt, līdzīgi jau mazliet Kemerē. 4 zvaigžņu viesnīca AG Hotel. Te ir pie pašas jūras atrodās, arī B&B. Cenas jautājums. Šo viesnīcu arī apskatījām. Jauna viesnīca salīdzinoši, bet viņa ir jau mazliet tā ārpus centra. Viņa ir jau ārpus floras. To jūs arī kartē redzēsiet. Jūs lieliski zināt, kad arī izvēloties kādu no mūsu viesnīcām sistēmā, jums uzreiz iespēja apskatīties, kurā vietā viņa atrodas. Trump Hotel arī pasaka tāda skaista viesnīca ar baseinu, bet viņa arī ir viņa nav floras centrā, viņa ir ārpus floras. Vispār visas viesnīcas floras reģionā būs ārpus floras, sāksim ar to, jo pašā flora tā ir pilsēta, kurā ir principā vairāk dzīvojamais fonds, un tad visas viesnīcas ir ārpus florai. Ja Sarandē un Durasā viesnīcas bija vairāk centrā, tad florā viņas būs ārpus. Līdz ar to, tad, ja jūs turisti vēlēsies vairāk tādu doties uz kafejnīcām, kaut kur pastaigāties, tad es īsti nerekomendēju šeit viesnīcu, jo tad būs rēķināt jāatgriežās jūsu turistiem līdz pilsētiņai. Tātad Trump Hotel viesnīca jau arī pirmā līnija atrodās, un arī tas pats B&B. Regina Blue 5 zvaigžņu viesnīca, ļoti skaista viesnīca. Regina Blue un Regina Palm. Tas ir tiešām skaistas viesnīcas, augsts servis, un kā jūs redzat, arī piedāvā ultra all inclusive. Šīs viesnīcas bieži vien arī ir uz topu, viņas tādas mazliet vairāk glamūrīgākas viesnīcas, teiksim tā, bet arī cenas ziņā, protams, viņas būs stipri augstākas. Samju. Mēs esam beidzot pie daudzu aģentu, vairāk influencu topu galamērķi Albānijā, Tārkas Samju. Tātad man ir interesanti skatīties, ka pludmale ir bez atpūtas krēsliem, bet dabā īstenībā ir mazliet savādāk. Tie skati ir tādi, kad visi tie mazie līcīši ir pilnībā nosēti ar kafejnīcām, ar saules sargiem, ar turistiem, ir kafejnīcas, ir kaut kādi motorlaivas. Līdz ar to realitāte ar Instagram bildēm mazliet atšķirās, bet jebkurā gadījumā tiešām tie skati ir pasakaini, pludmales ir, katra no tām mazajām pludmalītēm, tur tāds samilāri vairāks tāds daudz mazi līcīši kaut kādi, 8, 10 tādi mazi līcīši. Tad var doties no viena līcīša uz otru, uzņemt skaistas bildes, bet šeit ir tā pamata attiecīgi sāls ir tajā, kad jūsu turistiem var nākties sezonā maksāt samērā lielu naudu par saules sargu. Mums personīgi mēs arī atpūtāmies vienā no tādām pludmalītēm. Mums bija cena 15 eiro par vienu saules sargu, jeb diviem atpūtas krēsliem. Kas cena diezgan pieņemama. Bet, ja jūs turisti tāpatās vēlēsies, ja ģimene, piemēram, 4 cilvēki un sezonā maksā, piemēram, 40 eiro vai 30 eiro,
tad parēķiniet paši 30 reiz 7 un vēlreiz 2. Diezgan ievērojama naudas summa, ja jūs turisti vēlēsies visu laiku atpūsties tajās butika pludmalītēs. Bet ko es rekomendēju? Es rekomendēju palikt Sarande pilsētā, kas ir mazliet atpakaļ jau uz ziemeļiem, kur es teicu, ka tā visforšākā, jaukākā nakts dzīve, teiksim tā, un arī daudzie restorāniņi, un ar to tiešām pasakāju to pludmales zonu, un tad doties pēc tam ekskursijā pašiem paņemt auto, doties uz Ksamilu. Tā varētu būt vienas dienas ekskursija, vienas dienas programma, un tad otrā dienā viņi var pāri doties arī ar prāmi uz Korfu. Un tad, kā es minēju, tad arī 40 eiro, līdz ar to tā bāzes pilsētiņa, kurā viņi varētu palikt, ir tieši tā Sarandē pilsētiņa, un tad doties uz Ksamilu un tālāk uz Korfu. Un plus viņi arī tad var doties arī uz kalniem, uz Rivieru, līdz ar to, ja jūs turisti vēlas vairāk kaut kur doties ar auto, tad viennozīmīgi šis reģions. Ja viņi vēlas vairāk pludmales zonu, tad atpakaļ pie Duresas. Jo tīri doties no Duresas uz Ksamilu, paskatīties šīs skaistās pludmales, var, protams, bet tās aizņem savas tiešām 4 stundas, tad cikos ir jāizbrauc, un var paņemt, protams, auto un tā vienā dienā doties, bet, manuprāt, tas nebūs tā mazliet vērts, un tad ir vairāk jābāzējas attiecīgi galvenajiem viesnīcēm mazliet vairāk uz dienvidiem. Šeit viesnīca, no vairums viesnīcām tik tiešām ir pasakājumi skati. Te ir īstenībā ļoti vienkāršs cenas jautājums, ēdināšanas tips, un numuriņš, uz kurieni jums iziet skats. Muratī Hotel ir viena no šādām viesnīcām. Tātad piedāvā gandrīz visu ēdināšanas tipus, piemērotām ģimenēm un pāriem līdz jūrai 250 metri, bet, kā jūs redzat, vai tas šajā brīdī ir tik svarīgi? Man liekas, ka nē, jo tieši vēl vairāk tāds panorāmas skats. Nākamā beidzot ir pilsētiņa Saranda. Tagad mēs atgriežamies atpakaļ kartē uz ziemeļiem. Tātad tik tiešām šī ir tāds viens no lielākajiem pašiem kurortiem Albānijā. Šeit tās viesnīciņas ir arī pārsvarā 3 zvaigžņu viesnīcas, 4 zvaigžņu viesnīcas, viņas tādas pilsētas viesnīcas, bet no lielākai daļai no viņām ir pasakains skats, jo arī iet uz kalnu, principā reljefs ir stipri vertikāls aiziet, un skats arī gandrīz no visām viesnīcām būs tiešām brīnišķīgs. Tātad Alpa viesnīca, paši neapmeklējām viņu, bet arī bija labas atsauksmes. Renovācija jau bijusi 17. gadā, bet, kā mums Kits teica, viss ļoti tīrs un nav bijušas sūdzības par šo viesnīcu, un tātad arī piedāvā BB un Fullboard. Oasis Hotel viesnīca arī 3 zvaigžņu, tātad, atkārtošos, nevaidamies skatīties arī 3 zvaigžņu viesnīcas Albānijā. Līdz jūrai tie 100 metri, un ēdināšanas tips bija HB. Tātad, redziet, numuriņi ir jauni, smuki, tik tiešām tas daudz kvalitatīvāk par Turciju, pat par, es teiktu, kaut kur pat Grieķijas līmenī daudzas viesnīcas ir, kvalitatīvi numuriņi, droši piedāvājot. Epirjus Hotel viesnīca arī šis jauks skats ir uz līdzi, uz pludmali. Tātad arī pirmā līnija ar savu tādu mazu līča pludmalīti.
dažādi ēdināšanas tipi tiek piedāvāti. Nu ko, par viesnīcām tas arī ir viss, ko es varu pieminēt. Standarta frāzes, tātad 15% attiecīgi iemaksa 21 dienu līdz lidojuma sākumam pilna apmaksa. Papildus komisija jums ir ar Sweetes Honey, kā jūs zināt, tiek plus 2%. Maksimums ir 14%. Es ļoti ceru, ka man izdevās jums mazliet ieskicēt un Albānijas galamērķa priekšrocības, jo tādas ir. Tiešām arī cilvēki, tā skaitā, ir laipni uz vietas, daudz patīkamāki komunikācijā kā Melnkalnē, teikšu godīgi, kas man Melnkalnē mazliet pārsteidza. Melnkalnē ir skaista daba, jā, bet tur attiecīgi apkalpojušās personāls ir tāds, teiksim, lepns. Tad Albānijā viņi ir mazliet piezemētāki, viņi ir atvērtāki. Vairākas iespējas, vai pludmale, vai kalni, vai jutīka pludmalītes. Nebaidieties piedāvāt šo galamērķi. Jā, uzreiz turistiem jāsaka, tik tiešām ar tīrību šur tur pludmalē sabiedriskajā sektorā var būt, kas mums vienkārši mentalitātei grūtāk pieņemams, ka mēs dodamies talkās, visu tīram un tam līdzīgi. Viņiem tā nav. Negribu ieslēgt detaļās, bet īsumā viņiem nav izstrādāta atkritumu saimniecības vispār pārstrādes rūpniecība. No, lūk. Jā, kā jūs ziniet, mūsu kolēģi vienmēr sniegs papildus atbalstu jūsu turistiem no 9 līdz 9 katru darbdienu un arī sestdienās. Bet tas ir brīnišķīgs rīks. Esmu pārliecināts 100%, ka visi aģenti piedāvāt šo jūsu turistiem. Attiecīgi mūsu kontaktu tālruņi, ko jūs vairums jau jūs zināt, tātad mums arī, protams, savs atbalsts, gan Viberā, gan WhatsAppā, un attiecīgi var veikt komunikāciju arī jebkurā valodā. Ja jūs neesat pievienojušies mūsu grupām, aicinu, ceru, ka visi esat, tātad tur mēs sūtam visāds aktuālās ziņas, izsūtnes, jūs varat arī pēc tam bildes attiecīgi ņemt, izmantot saviem sociālajiem tīkliem. Nu tā kaut kā, mīļie mani draugi, aģenti, kolēģi, paldies jums liels par būšanu kopā. Ceru, ka tiešām informācija bija noderīga. Ko es jums novēlu? Saulainu dienu, priecīgus Jāņus, nolustēties, izlustēties un daudz pārdošanas kopā ar mums, un lai jums viss izdodas. Paldies jums liels. Jauku dienu. Čau.